Vai par daudz krievu valodas šobrīd ir? Tiesai šis uzdevums nav bijis dots vērtēt, vai šobrīd ir par daudz konkrētajā LSM platformā. Mēs apraudzījāmies uz situāciju kopumā un redzējām, ka norma, juridiski norma pēc savas būtības ir pārāk plaša, kas pēc savas būtības ļauj dažādas interpretācijas. Gan tādas, kas neatbilst Satversmei, attiecīgi 1., 4. un 114. pantam, un attiecīgi, kas atbilst Satversmei. Proti, atkarībā no situācijas, kā katra institūcija šo normu interpretē. Un patiesībā, pateicoties tiesas sēdē, mēs to arī redzējām. Jūs, komentējot spriedumu, pateicāt, ka mēdījā, sabiedriskajā mēdījā, krievu valodā, ir jābūt saturam izņēmumu kārtā, bet ne par ikdienas un sadzīviskām lietām. Tā, precīzi. Šobrīd ir. Tātad par daudz. Tātad izņēmuma kārtā, kas attiecas uz drošības jautājumiem. Tātad šobrīd ir par daudz. Tā mēdīja uzdevums pēc Satversmes tiesas sprieduma. Tātad šobrīd ir par daudz. Manā izpratnē šobrīd ir par daudz. Ir par daudz.